Šī tiešām bijusi meliem pilna nedēļa. Bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba ar savu iznācienu nedēļas vidū apstiprināja to, par ko runāja pēdējos mēnešus, taču ko viņa bija ilgstoši noliegusi. Sudraba iesaistās politikā un dibina savu partiju. Īpaši sasauktā preses konferencē bijusī valsts kontroliere turpināja stāstīt un apgalvoja, ka veidos tautas kustību. Tās atbalstītāji nākšot no tautas. 2 dienas vēlāk mēs pārliecinājāmies, ka ar tautu viņa domā ekspolitiķi Aināru Šleseru. Vairāk turpina Ants Pupols. Pēc aiziešanās no valsts kontrolas Inguna Sudraba paziņoja, ka atpūtīsies. Ilgu laiku nekur nestrādāja. To viņa varēja atļauties, jo bija izveidojis uzkrājums 14,000 latu bankās un iepirkus Latvijas gāzes, Valmieras stikla šķiedras, Latvijas kuģniecības, Olaina farmu, kā arī Kazino Olimpika un būvniecības uzņēmuma Merks igauņu mātes uzņēmuma akcijas kopsummā par 11,000 latiem. Brīvajā laikā Sudraba varēja sastapt pasākumos, kur pulcēs ļaudis, kurus kā Krievijas ietekmes aģents pieminējis Satversmes aizsardzības birojs. Citās sanākšanās Sudraba bija manām uzņēmēji Druvis Kultis, Ati Sausnīša un Ivars Strautiņa sabiedrībā. Sudraba līdz pēdējam noliedz nodomu iesaistīties politikā. Visbeidzot šonadēļ Sudraba sasauc presi, lai paziņot, ka dibinās tautas kustību un glābs Latvijas tautu no postošās Eiropas Savienības. Domājot par to, kāpēc Latvija nedzīvo tā kā savās mājās, kāpēc tauta nedzīvo kā savās mājās, kas ir tas svešais, nepareizais, ko mēs šeit darām, kas nav mūsu. Tik ļoti gribās, lai mums atverās acis un mēs redzam, ka mēs dzīvojam pēc pasaules uzspiestās kārtības. Tomēr joprojām politiķi turpina apgalvot, ka partijas nebūs. Viņi neko nevadīs un par to, ar ko kopā ies, neko nezina. Vienīgais, kas Sudrabai ir skaidrs, ka parlamentārā sistēma nekam neder. Partijas ir sliktas, bet cilvēkiem jāapvienojas un jāpārveidojas. Kļūsim brīvi cilvēki. Nedzīvosim sistēmas uzspiestajās bailēs un alkatībā, jo tā ir sistēmas morāla un sistēmas domāšana. Turēt cilvēkus bailēs, tāpēc, ka pašiem tik ļoti vēlās, tāpēc, ka paši ir tik ļoti alkatīgi un paši tik ļoti vēlās nopelnīt uz citu rēķina. Esiet brīvi, jo, ja cilvēks ir brīvs, dzīvojošs mīlestībā, viņš var izdarīt brīnumu lietas. Uz Sudrabas revolucionārās platformas prezentāciju bija ieradušies vien daži cilvēki, kas nav sabiedrībā plaši pazīstami. Arī uz žurnālistu jautājumiem, ar ko kopā viņa kustība būvēs, Sudraba neatbild. Viens saka, atbalstītāji nākšot no tautas. 2 dienas pēc masu kustības starta nekā personīgi novēro kādu sanāksmi Vecrīgā. Ierodas bijušais Latvijas ceļvaldes loceklis un premjera Andris Šķēls padomnieks, tagad uzņēmējs Druvis Kulte. Kopā ar viņu miljonārs, bijušais Latvenergo privatizācijas aģentūras pārvaldnieks, Rīgas piena kombināta īpašnieks, tagad Mīnhausen muižas un Liepājas tirgus līdzīpašnieks Atis Sausnītis. Ienāk arī Rīgas Tehniskās universitātes projektu pārvaldības departamenta direktors Mareks Zeltiņš, kurš uz iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām bija nodibinājis partiju Vienot Latvijai. Un visbeidzot bijušais vicepremjers un Rīgas vicemērs Ainārs Šlesers. Sudraba ierodas pēdējā. Viņai pēdām seko nekā personīga. Tev kā palīdzēt? Jā, tas ļoti brauc mazāk. Tad viņi ir ļoti cieši. Viņš pareizi jau pusi gāja. Nu jā, kā sajauca to. Labdien! Es jūs ilgi netraucēju, es vienkārši biju apstīties, ka jūs šeit dibināt to partiju. Lai jums garšīgs pusdienas. Visi vietās. Darba grupas pusdienas ievelks 3 stundas. Sudraba kaut kur nozūd. Arī viņas atbalstītāji steidz izklīst. Skolskungs un Sausnīškungs, sakiet, kā jūs palīdzēsiet tā jaunai kustībai? Nu, mēs vienkārši par Latvijas nākotni un Latvijas politikas attīstību pārunājām. Esam arī kādreiz valdībā strādājuši kopā. Un tas ir katram jānāk tagad palīga aicinājums no valsts prezidenta ir izskanējis. Tā partija būs labēja vai kreisi? Partija netiek dibināta, notiek šīs sarunas konsultācijas par Latvijas nākotni un politiskās sistēmas attīstību. Paldies! Tā kustība būs kreisi vai labēja vai pa strādniekiem vai pa zemniekiem? To mēs vēl lemsim. Paldies!
Pirms pāris gadiem Sudraba ar Šleseru asi konfliktēja. Šlesers valsts kontrolierei publiski pārmet, ka viņi darbojas Paregs bankas akcionāri interesēs. Kontrolieri iesūdzēja Šleseru tiesā un piedzina no viņa kompensāciju 5000 latu. Tagad karcīrvis esot norakts. Mēs ejam, tur. Ar Sudrabas kundzi mēs satikāmies pirmo reizi un apspriedām situāciju valstī, apmainījāmies ar viedokļiem, jo viņi ir pieņēmusi lēmumu par kustības uzsākšanu, uz ko viņi arī aicina cilvēkus. Un tā kā vienoti Latvija patreiz ir viena no tādām partijām, kas aktīvi kustās un grib kaut ko darīt Latvijā, tad bija nepieciešams apspriesties, kādā veidā šīs kustības Latvijā nākotnē var sadarboties. Kā jūs palīdzēsiet jaunajai kustībai? Ņemot vērā patreizējo situāciju valstī, kad Latvija palikusi bez valdības, laikā, kad ir ļoti daudz reģionālās partijas, kuras vēlas aktīvi piedalīties lielajā politikā, tad es esmu pieņēmis lēmumu palīdzēt šai konkrētai partijai, vienoti Latvijai, jo šī partija ir dibināta Latgalē. Vēlāk sazvanīt Sudraba pieturas pie labi iestrādātas taktikas. Visu acīmredzamo noliegt. Tikšanos viņa nesot organizējusi, ar Šleseru partiju kopā neveidos, tāpat vien atnākusi viņa aicinājusi visu Latvijai politiķis Mareks Zeltiņš, kuram neskādai līdz ieradušies Šlesers, Strautiņš un Skulti, ar kuriem viņai nesot nekāda sakara. Lai jums garšīgs pusdienas. Līdz šim notikumu rādījuši, ka agrāk vai vēlāk atklājas visi meli. Gan par tiem, kuri cenšas novēlt atbildību no sevis par apraktiem cilvēkiem Zoltūdē, gan tiem, kuri piedāvājas izglābt valsti pakāpjoties uz kritušu valdību.